mūsu ieteikumi vecākiem. Pirmkārt, esiet ieinteresēti savu bērnu attīstībā, atrodiet vairāk laika, lai būtu kopā ar bērnu un saprastu, kas ar viņu notiek. Protams, būtu forši, ja varētu izdarīt tā, ka vecāki strādātu īsāku darba dienu. Protams, ka tas nav iespējams daudzos gadījumos, bet varbūt var. Tad nākamais ieteikums organizēties un pieteikt savas tiesības, lemt par izglītības jautājumiem savā skolā. Un tas ir tā, teiksim, vecākiem arī apvienoties savu bērnu interešu vārdā un tā pēc būtības iesaistīties skolas darbā, nevis tur formāli aizjot atsēdēties vecāku padomēs. Tad kopīgas aktivitātes ar bērniem un skolotājiem, piemēram, sporta dienas ekskursijas, un tur arī varētu būt vecāka iniciatīva. Tad varbūt veidot kaut kādas vecāku organizācijas un pat varbūt bez organizācijām, bet apkopoties un apvienoties un izteikt viedokli par kaut kādām politikas iniciatīvām vai priekšlikums politikas iniciatīvām, ja, kas tā kā uz valsts izglītības politiku tēmētus tādus. Un tas ir varbūt augstāks plauktiņš, bet arī tas ir ļoti vajadzīgs. Un tad pēdējais, ko mēs vecākiem iesakām, pozitīvu un sadarbību vērst attieksmi pret skolotājiem, pedagogiem, jo viegli jau ir pateikt, ka skolotājs ir slikts, viņš neko mums bērniem nevar iemācīt un vispār, bet citādāk ir, ja tu ej ar pozitīvu attieksmi, saka, jā, viņš dara, ko viņš var un ko es varu izdarīt vēl, lai tam manam bērnam būtu labāk. Tad skolotājiem mēs iesakām pirmkārt izturību un iecietību, otrkārt to pašu, ko vecākiem ieteicām, pozitīvu un pretimnākošu attieksmi pret vecākiem, arī uz sadarbību vērstu. Tad regulāri domāt par to, kas notiek tavā profesionālajā jomā, cik tu esi kā skolotājs, profesionāls, cik tu daudz zini no jaunajām metodēm un no kaut kādām jaunām lietām, tomēr iet un izglītoties un nevis vienkārši atsēdēt tur tajos kursos, uz kuriem tev varbūt aizsūta, bet tiešām pašam interesēties un uzzināt. Tad bija ieteikums neformāla attiecību veidošana ar bērniem, apmēram tā ārpus tiešā klases darba, aprunāties arī ar katru individuāli un atklāties arī bērniem kā personībai un arī bērnus kā personības mēģināt saprast, lai veicinātu to cieņas pilnu attieksmes veidošanos vienam pret otru. Noteikti atjaunoties, jo tur, tas noteikti ir atkarīgs arī no paša skolotāja, kā viņš to izdara, jo viņam jābūt noteikti kaut kam ārpus skolas, kas viņam dod spēku, kas ir viņam pašam vajadzīgs un ko viņš dara ārpus skolas laikā, lai viņš pēc tam atgrieztos skolā spēku pilns un atkal priecīgs un var strādāt ar bērniem. Un pēdējais, ko mēs ieskam skolotājiem, noteikti darbā ielikt sirdi un nestrādāt par pedagogu, tad, ja tu jūti, ka tas noteikti nav tavs aicinājums, bet tikai tāpēc, ka lai tu saņemtu to naudu, ja, ko tev tur samaksā, lai cik niecīgi būtu, bet strādāt tikai tad, ka tas ir tavs darbs, jo man liekas, ka lielākajā lomā bieži vien nav kā strādāt par skolotāju, tad, ja tu to, negribi runāt par ministrijai ieteikumu, pastāstīt. Pirmais ieteikums ministrijām ir nodrošināt mācību līdzekļus, lai viņi būtu bez maksas. Otrais praktisks nodarbības skolā. Ministrijas ierēģiem būtu mēnesi gadā jānostrādā skolā. Tas varētu būt izkliedēts uz visa gada laikā, bet tas laiks. Labas algas skolotājiem, lai varētu samazināt darba stundas, līdz ar to celtos kvalitāti izglītības un birokrātijas samazināšana, kas skolotājiem prasa daudz laika, dažādu formulāšu, papīru un tā tālāk aizpildīšanai. Un labākās pasaules prakses skolu programmās, kuras tika pieminētas Valdorfs, Montessori un citas, veselība gan ministrijas darbiniekiem, gan psiholoģiskā, tā fiziskā, kur vajadzētu pārbaudas veikt regulāri. Paldies!